Skaties, kādu rīls redzēju. Vau! Skaties, cik daudz sekotāju ir reāli. Viņi vienkārši forši. Meitenes, ko jūs tur sēžat? Skaties, Ziemassvētki jau nāk. Labāk izrotājiet māju, vēl nekas nav izrotāts. Vecmāmiņ, mums ir daudz darmā, mums ir ēters vēl jābūt. Tā, skaties, cik daudz tev sekotāji? Man 5000. Nu labi, tad no tava filmēsim. Labi, tad sākam. Labi, turi. Labāk tu turi. Labi, sākam. Visiem čau! Pastāstiet, kā jums iet? Rakstiet komentāros. Jā, drīz svētki, drīz Ziemassvētki. Kā jūs jūtat sajūtas jau par svētkiem? Es jau godīgi nē, mums nav neglis, nekā, mums vēl nekas nav izrotāts. Uzrakstiet, kā var izrotāt un kā mums var uzdāvināt. Jā, sūtiet mums idejas, jo mums vēl nekas nav gatavs. Es arī vēl neko nesagatavošu, man pat laika nebija tam. Man arī nebija. Bet es redzēju ļoti skaistu jaku, un es tā viņu gribēju. Jā, tā, bet viņš ļoti dārga taču ir. Bet tā strādāja, un es nopelnīju viņiem. Forši kruti. Skaties, kāds padoms iesūtīts. Boj, paldies jums! Es domāju, tagad mums ies viņu realizēt. Visiem čau! Gādiet jaunu ēteru! Čau, čau! Skaties, cik laba ideja. Var eglīt nolikt tur, un gaismiņas apkārt atkal ar muļķībām nodarbojoties. Tavu dāvanu brauc, satiksi kurjeru. Kā dāvana? Atris sev stāstīja to jaku parādīja. Tu uz Ziemassvētkiem pasūtīji? Jā, es taču strādāju, un beidzot varēju nopelnīt uz viņu. Es zinu, ka tā jaka tev pēc 3 dienām neapniks. Bet jā. Nikita, bet tev mamma sauca galdu klāt. Zini ko? Tev arī jaku būtu jānopērk jaunu. Tur jau 5 gados staigāju ar savu jaku. Viņa kaut jau tev veca jau ir. Es zinu, bet tagad viss ir tik dārgs. Un daudz nav. Kas tev prasa? Lai vecāki nopērk? Vai tad viņam žēl? Bet ģimenes budžeta arī vēl nav viss labi. Varbūt pēc tam par jāciņu drusaki. Vairs tu arī par to, bet tā taču ir diezgan dārga. Kad vispār vakariņas būs gatavs? Es atcerējos vienu stāstu. Arī par jāciņu. Gribat izstāstīšu? Protams, tavu stāstu vienmēr ir interesanti. Labi, sēžaties ērtāk. Bija tas tā. Dzīvo viņa ģimene viena. Viņa bija puika. Viņas matiņas. Māma, paldies, ka tu man tik forši jaku uzšuvi. Viņa ļoti skaista. Drīz es viņu uzlikšu uz baznīcu. Protams, dēliņ. Bet ir atceries, ka tev viņu ir jāsargā. Jo naudas uz jaunu audumu mums nav. Protams, mamma, es viņu sargāšu. Jo viņam ir tik viena un tik skaista. Esmu priecīgi, ka viņa tev patika. Mamma, kas tas par pieminekli? Šis piemineklis par labam Mārtinam, kur sauc tāpat kā tevi. Stāsta, ka vienreiz vienas sniega vētras dienā, kad viņš devās mājās, viņš satika vienu gandrīz noslūšu cilvēku. Un viņš tad paņem savu mēteles, saplēs viņu uz pusēm un iedeva vienu pusi tam cilvēkam, lai viņš nenosaltu. Bet naktī viņam miegā parādījies eņģelis un pateica, ka pat tas cilvēks, kad bija gandrīz nosalts, ka viņš bija pats eņģelis. Vau, es arī gribētu tik labs kā Mārtiņs. Mārtiņ, nāc. Mums taču Ļenička mājās gaida. Pēc pāris dienām Mārtiņš devās pēc mammas lūguma ciemos pie ķoķas Natašas. Tik skaisti. Ziema ir tik foršs laiks. Dievs visu tik brīnišķīgi radīs. Mamma vēl palūdz pie ķoķas Natašas aiziet. Viņa jau viena pati ir. Kas tas ir? Tas ir laikam bezpajumtnieks.
Viņam laikam ļoti augsti. Es atceros, man mamma stāstīja par vienu labu Mārtiņu. Iedot viņam savu pusi jakas, skriešu viņai pakaļ. Man tā centās šo jāciņu. Es domāju, ka viņi nedusmosies, jo es rīkojos kā labs Mārtiņš, par kur viņi stāstīja. Tagad viņi nebūs augsti. Interesanti. Kur mans sunītis? Ko tad tā ir Mārtiņa jaka? Mammu? Mārtiņ? Nāc šurp lūdzu. Kas notika ar tavu jaku? Man piedod. Es atdevu pusi jakas vienam bezpajumtniekam. Es biju domāts eņģelis, bet izrādījās, ka tas vienkārši bezpajumtnieks. Dēliņ, esmu priecīgi, ka tu varēji upurēt savu pusi jaciņu priekš šiem bezpajumtnieku. Bet nepārdzīvo, ka tev neatnāca eņģelis. Dievs noteikti parūpēsies par tevi. Bet tev bija sākumā jāpajautā man. Mām, bet tu stāstīji pati par labo Mārtiņu. Jā, dēliņ, bet viņš bija pieaudzis cilvēks, viņš pats varēja atbildēt par savām mantām. Bet kamēr es par tevi atbildu, tev bija jāpajautā man. Taču zini, ka es tev nevarēšu tagad tušot jaunu jaku. Mums nav lieka naudiņas. Mums pietiek tikai ēdienam. Mārtiņ. Pagāja pāris gadi, un Ļena ar Mārtiņu palika viena pati, jo mamma aizgāja mūžībā. Mamma vienmēr lūdza par saviem bērniem, lai Dievs viņus sargā, un tā ir notika. Iedomājieties, Ļenu un Mārtiņu gribēja atdot dažādos bērnamos, bet brālis ļoti lūdza, lai viņus nešķirtu, un tā arī notika. Viņus adoptēja viena ļoti laba ģimene, dārznieks ar savu sievu. Iedomājieties, viņi tur jūtās tik labi, kā viņa būtu paša ģimentā. Viņa bija tik labi tur, un Mārtiņš jau pieauga,
un palīdzēja jau savam jaunajam tētim, gan dārzā, gan arī citās lietās. Viss gāja ļoti labi. Mārtiņ, nāc šurp. Dēliņ, tu jau esi visam izaudzis, un es tev varu uzticēt šo atbildīgo uzdevumu. Izvest un aizvest šis dāvanas mūsu kaimiņam. Mēs visu gadu dārzā strādājam, lai mēs varētu sagatavot dāvanas tiem, kuriem vispār nekā nav. Tad tu aizej un sagatavo ragavas, es iznesīšu tev dāvanas un pastātīšu, kam ko dot. Labi? Labi, tēti. Nu, Mārtiņ, tu esi jau sagatavojis ragavas malacis. Lūk, dāvanas es tev atnesu. Tad burkāns ar kāpostam aizved uz bērnamu, viņiem būs viņas vajadzīgs. Bet ķirbi un drēbes, kuru sagatavo tava māsa, un arī zeļskaršu, aizved kurtnieku ģimenei, viņiem ļoti daudz bērniņu. Bet nu pārējos, tu zini, kā pagājuši gadu. Labi, tēti, lai Dievs tevi sargā. Laimīgu ceļu. Janička, kā tev patika šodien kopā ar mammu cep cepumus? Jā, man ļoti patika. Taisiet mīklu. Forši. Tas ļoti labi, ka tev patika. Es domāju, ka viņi ļoti garšīgi un gribās jau pagaršot. Bet mēs pagaidīsim Mārtinu, viņam tūlīt jāatnāk. Un tad mēs visi kopā pagaršu šos cepumus. Ļoti gribās jau pagaršot. Liekas, ka Mārtiņš ir atnācis. Tēti, es visu izdarīju, ko tu man palūdzi. Malis dēliņš lepojas par tevi. Nāc, sēdies, tētis tev noliks uz teju iedos. Nāc, sēdies. Izders tēju. Sāsildīsies dēliņ. Turi. Tēti, kaimiņi bija ļoti priecīgi jūsu dāvanām. Un arī ir tīpaši kurpnieku ģimene. Slavu Dievam, tas ir ļoti labi. Tēti, tu apsolīji mums izstāstīt stāstu par vislielāko dāvanu. Lūdzu, izstāsti vēlreiz. Labi, tad sēžties ērtāk, un es jums stāstīšu. Tas bija ļoti sen. Jūdas zemē dzīvoja viena jaunava Marija, kuru grib paņemt sev kā sievu Jāzeps. Marija un Jāzeps bija ļoti labi cilvēki,
kura bija paklausīga Dievam. Vienreiz Marijai parādījies eņģelis. Viņa ļoti nobijās, bet eņģelis viņam pateica, Marija, nebīsties. Man priekš tevis ir vēsts, tev piedzims bērniņš. Tas nebūs vienkārši bērniņš, viņš būs Dieva dēls, kas piedzims, lai glābtu pasauli no ļaunuma. Un Marija bija ļoti pārsteigta par šo ziņu, bet viņa piekrita. Eņģelis pateica, kad mazlo jānosauc Jēzus, kas nozīmē glābējs. Pēc pāris dienām iznāca pavēle, ka ir jāsaskaits visi cilvēki, kas dzīvo tai zemē. Un katram bija jādos tai zemē, kur viņš bija piedzimis. Un Marija un Jāspam bija ļoti ilgs ceļš, lai aiziet līdz pilsētiņai, kurai bija vārds Bētlem. Kad viņi atnāca, tur bija ļoti daudz cilvēku, un viesnīcās vairs nebija brīvās vietas. Tajā dēļ viņam nācās pavadīt nakti kūtī, un tieši tajā naktī Marija piedzimdēja Jēzu. Netālu no tās vietas bija pļava, kura gani skaties savus ganapulkus. Viņi sapulcēja savu ugunskura un runāja savā starpā. Pēkšņi apžmildzināja ļoti liela gaisma. Tas bija tas pats eņģelis, kas bija parādījies Marijai. Viņš pateica viņiem, nebīstieties, es atnācu priekšu ļoti priecīgu ziņu, piedzīma glābējs, pasaules glābējs. Gani viņi pasteidzās aiziet uz to vietu, kuru parādīja viņam eņģelis, lai ieraudzītu mazo Jēzu Kristu un viņam klanītos. Shalom Lake. Denverā. Eso. Eso. Naktī, kad piedzim Jēzus, debesīs parādījās jauna zvaigzne, un austrumu gudrie ieraudzīja viņu un saprata, ka piedzima glābējs.
viņi devās ilgā ceļojumā, lai atrastu Jēzu un atnestu viņam savas dāvanas. كبرياء نثار لمحيا يشوع على هذا بران. Shalom Leik. Shalom lak. Kad austrumu gudri atnāca klanītis Jēzu, Jāzes un Mārija viņi bija pārsteigti. Dēņu. Viņi turēja rokās mazo Jēzu, un viņi pat nedomāja, kas gaidīs viņu tālāk. Šis mazais būs tas, kas atvers akliem acīs, dziedinās un augšām cels. Tagad viņš maziņš un vājš, bet paies laiks, un viņa mācība izmaiņas cilvēces gaitu. Viņa dzīve nebūs pārāk ilga, bet viņa būs piepildīta ar brīnumiem un jēgu, bet pēc tam viņu nodos tie, kas vienkārši viņu nemīlēja, un nodos tiem, kas viņu sitīs krustā, un viņš nomirs. Un nomirs. Viņš izdarīs to, kamdēļ viņš bija nācis, jo viņš piedzims, lai glābtu cilvēks no grēka. Jēzus ir glābējs. Grēks ir viss tas, kad mēs neklausam vecākus un arī daram pāri citiem un darām visu to, kas nepatīk Dievam. Glābējs Jēzus. Viņš ar savu dzīvi samaksās par mūsu grēkiem, jo mēs visi esam grēcīgi un mums ir vajadzīga piedošana mūsu grēku. Un ja kurš cilvēks, kas ticēs viņam un lūgs piedošanu Dievam par saviem grēkiem, viņš saņem piedošanu un mūžīgo dzīvību. Pēc nāves paies 2 dienas, un 3. dienā no agri no rīta notiks brīnums. Viņš augšām celsies. Pirms viņš dosies debesis pie savu tēva, Jēzus parādīsies Marijai. Viņš parādīsies saviem mācekļiem un pavēlēs viņu izstāstīt visai pasaulē par šo brīnišķīgo vēsti. Bet tikmēr Marija to visu nezina. Viņa vienkārši tur rokās mazo Jēzu un brīnās par to, kas notiek apkārt. Un šis mazulis bija sūtīts no Dieva, ka vislielākā dāvana visiem cilvēkiem, lai glābtu cilvēkus no grēkus, lai uzdāvinātu mīlestību, mieru un mūžīgo dzīvību. Tēt, es ar ļoti daudz dāvanas esmu uzdāvinājis. Un cilvēks stāstīja, ka tu esi pats labākais cilvēks mūsu pilsētā. Un ne tikai pilsētā, bet arī apkaimē. Dēliņ, zin kā, tā nebija vienmēr. Man pat kauns atcerēties, kā bija. Es biju aizgājis no savas ģimenes mājas, un es biju nogājuši pašā sliktākā, kas vien varētu būt. Es pat pazaudēju cilvēka izskatu. Dzīvoju vēstnieks, nakšņoju tur, kur pienākās, un biju arī lūdzis, lai man dod naudu kāds, un arī pat zagu. Un viss, kas man bija, es visu tērēju uz alkoholu. Bet tur dvēselē man bija tāda vēlme, lai kāds man mīlētu. Un es aizmigu pie pieminekļa, kuru dēļ tas cilvēks bija neskapēc ir savu mēteli vienkārši sašķēlis. Bet es pamodos, kad stāvējām blakus kāds puika, un viņš domāja, kā būtu augstam bezpajumtniekam, tas bija man. Es pamodos, lai viņš neredzētu, es biju gulējis aizvērtam acīm. Viņš aizskrēja un atskrēja, un tad ar pusi no savas jākas viņš bija pārklājis man. Es domāju, ka viņa bija viena no labākajām drēbēm, kas viņam vispār bija. Un ar gandrīz aizvērtam acīm es pamanīju, ka viņa bikses bija ļoti labi tas sašūtas. Un kad viņš mani klāja ar to jaciņu, es biju sajūts, ka pats Dievs bija nonāc pie manis un ar savu mīlestību pārklājas. Un tajā brīdī Dievs izmainīja man dzīvi. Es sapratu, ka Dievs mani mīl, un es izdomāju, ka dzīvošu savādāk.
Tēti, tai jakai uz pogam bija brieži. Jā, bet kā tu zini? Es esmu tas puika. Vot tā. Šo stāstu stāstīja vēl mana vecmāmiņa, iedomājieties. Vau, tas ļoti kruti. Ļoti forši, ka tu neskatoties uz visu, tu vari dot to citam, kas tev ļoti dārgs. Kad dzīvē tevi ir daudz kas, tu aizmirsti, kas ir pats galvenais. Atbrauc kurjers? Kā tev skolā iet? It kā viss labi. Vau, cik liela kaste. Vau, skaties. Cik krūti. Patīk? Ļoti patīk. Tev ļoti piestāvēs viņa. Vika, priecīgus Ziemassvētkus. Ko? Kā? Bet Elāna, kā tā? Tu taču tik ilgi strādāji. Es nevaru to pieņemt. Es zinu, bet ja es runāju uz manu sirdi, un es gribu, lai viņi ir tev. Paldies tev. Nāciet pie galda. Skrienam, vecmamiņ, tu arī nāc līdzi. Paldies, ka skaties šo brīnišķīgo stāstu. Lai saņem dāvanu, mums ir 2 ļoti vienkārši nosacījumi. Reģistrēties mūsu mājaslapā un atbildēt uz 7 viegliem jautājumiem, kas būs zem video apraksta. Kā arī jūs gribat, lai jūsu draugi saņem dāvanas, pārsūtījum šo video, kas būs pieejams līdz 3. janvārim. Par dāvanu saņemšanu informācija būs nosūta jūsu e-pastā. Kā arī jums ir brīnišķīga iespēja uzzināt par Ziemassvētku jēgu un par Dievu un noskatīt 12 video ierakstītos stundas, kas būs pieejami mūsu mājaslapā. Kad jūs noskaties, jūs saņemsiet certifikātu. Visiem, čau!